Sveiki, dargi jaunkungi un jaunkundzes! Šodien mums būs treša lekcija Latvijas valstiskuma mācības senie laiki. Baltijas jūras austrumu piekrastē pirmas cilvēku apmetnes parādījās pēc ledus laikmeta beigām. Vēlīnājā paleolītā, senākajā akmens laikmetā, kas Baltijas reģiona aptver laika posmu no apmēram 10,500–8,500 gadu pirms mūsu ēras. Uz šo periodu attiecināmi daudzi atrasti darba priekšmeti un rīki. Piemēram, no dzīvnieku kaļiem izgatavoti bultu uzgaļi, harpūnas, nāži un citas, kas atrasti pie Ventes pietekas, Zāņas upes un laukskolas apmetnes arheoloģiskās izrakumos. Senākais atradus Austrumbaltijā ir Limbicirvis, kas atrasts Zāņas pieteka Meļupītē, kas ar radioaktīvā oglekļa metode datēts kā 2500 gadus vecs. Vidējā akmens laikmeta mezolīta perioda Baltijas pirmiedzīvotājiem izveidoja kundas kultūru 8 līdz 5000 gadu pirms mūsu ēras, pie kuras pieder arī zvejnieku apmetne un Zvīdzes apmetne. Mezolīta laikmetā 9500–400 gadu pirms mūsu ēras tika izveidotas pastāvīgas mednieku un vāciju apmetnes. Viņi medīja un makšķerēja apmetās pie upēm un ēzeriem. Pie Lubanas ezera tika atklātas 25 apmetnes. Šie kundas kultūras cilvēki izgatavoja ieročus un darbarīkus no krāma, raga, kaula un koka. Agrīnā neolīta laikmetā 4100–2900 gadu pirms mūsu ēras no kundas kultūras attīsties Narvas kultūra, pie kuras piederēja Osas un Īšas apmetnes iedzīvotāja Lubāna līdzenuma austrumos. Uz rietumiem atrodas Sārnates vietas. Starp atradumiem Sārnates vietā ir koka šķēpi, koka loki, bumerangi, aeri, dzīvnieku figurīnas un citas. Latvijas teritorijā atrodas lielākie kapu lauki Eiropā, un tā datējums sākas jau no akmens laikmetā. Agrīnais neolīts 5400 gadi, 4100 gadu pirms mūsu ēras iezīmējas ar keramikas, lopkopības un laiksaimniecības ražošanas. Vidējā neolīta laika 4100–2900 gadu pirms mūsu ēras reģionā turpina attīstītas Narvas kultūras. Latvijas lielāko daļu apdzīvoja Kemes bedrišu keramikas kultūrai piederīgas ciltis, kas ir somugru jeb sāmu valodas runājošo tautu priekštečie. Lielākā daļa akmens laikmeta apmetņu Latvijā attiecas uz neolīta laikmetu, kas Baltijā aptver 3000–1500 gadu pirms mūsu ēras. 3 gadu tūkstošā beigas pirms mūsu ēras šajā teritorijā sāka ierasties un dominēt tehnoloģiski augstāk attīstītu lopkopju cilšu grupā, kurai raksturīga ir auklas keramikas kultūra un kaujas cirvji. Vēsturnieki tas uzskata par indoeiropiešu pirmvalodā runājošiem tiltiem, no kurām līdz 2000 beigām atdalījies baltu pirmvalodā runājošais ciltis. Tas apdzīvoja ļoti plašu teritoriju, sākot no Gdaņkas līča piekrastes līdz Kurzemei, tālāk līdz Pleskavas ezeram, Ilmenim un Maskavai. Arī senu iedzīvotāju kaulos atrastā genoma analīze liecina par vēlā neolīta laikmeta iedzīvotāju līdzību ar Jāmnajas kultūras pārstāvjiem, ko uzskata par liecību indoeiropiešu valodas runājošas stepes tautu masīvai migrācijai uz Eiropu pirms apmēram 4500 gadiem. No senajām baltu ciltīm gadsimtu laikā izveidojas kuršu, latgaļu, sēļu un zemgaļu sentautas, kuru apdzīvotas teritorijās dienvidus pārsniedza mūsdienu Latvijas robežas. Baltu izplatības areālā ziemeļos bronzas laikmeta apmēram 6. gadsimta pirms mūsu ēras
No Eirāzijas ienāca somugru valodas runājošas ciltis, kas sajaucas ar agrākajiem iedzīvotājiem un izveidoja somu, igauņu un līvu tautas. Senu cilšu savstarpējas attiecības nebija tikai miermīlīgas. Tas regulāri devas svirojumus uz kaimiņu zemēm, sagrabājot vergus un laupot sievas. Gadsimtu laikā starp baltu un somugru kaimiņiem notika kultūras un gēnu apmaiņa. Vēlājā bronzas laikmetā auklās izstrādājumu izgatavošanas tradīcija izzūd. Dienvidu austrumos izplatījies apdzīvotas vietas un apmetnes ar vāju izšķilušu un biezu sienu gludu keramiku, bet ziemeļos un ziemeļaustrumos ar tekstila un škeltu keramiku. Šā laikā, kā arī agrā dzels laikmetā, izšķilušas keramikas kultūras un tekstilkeramikas kultūras jomā parādījās zemes apbedījumi ar akmens konstrukcijām, arī neolīta tradīcijas saglabājušos kapu kalni pie rietumiem. Dvīnā vecākie apbedījumi līki, vēlāk kremācijas, pēc tam akmenes kastes, pilskalni ar urnam, kuras atrodas kremācijas atliekas dienvidrietumos no mūsdienu Latvijas. Akmens kastes, akmens pilskalnos ziemeļos. Pieminekļi ar tekstilkeramiku un pieminekļu grupa ar izšķilušo keramiku korelē ar Baltijas Somijas populāciju. Rietumos un dienvidos pieminekļi korelē ar baltu senčiem. Līdz ar dzels darba rīku parādīšanos dzels laikmeta sākumā 500 gadi pirms mūsu ēras, pirmais gads pirms mūsu ēras lauksaimniecība tika ievērojami uzlabota un kļuva par dominējošu saimniecisku darbību. No bronzas, ko pārdevēja ārzemnieki, jo Latvijā nāc ne vāra, ne alvas, darināja visdažākās dekoratīvas ornamentus. Mūsu ēras sākuma apvidus teritorijā, kas mūsdienas pazīstama kā Latvijā, kļuva pazīstama kā tirdzniecības krustceles. Senajās kronikas aprakstītais slavenais tirdzniecības ceļš no varangiešiem uz grieķiem, stiepas no Skandināvijas cauri Latvijas teritorijai, cauri Daugavai, līdz pat senajai Kijevas Krievijai un Bizantijas impērijai. Seni balti aktīvi piedalījies šajā tirdzniecības tīklā. Eiropa pie Latvijas krastiem tad bija pazīstama kā dzintara ieguvas vieta, un Latviju dažreiz joprojām sauc par dzintarzemi. Līdz viduslaikiem un vēlāk dzintars daudz vieti bija dārgāks par zeltu. Latvijas dzintars bija pazīstams jau senā Grieķijā un Romas impērijā, un dzintara ceļš tika plaši izmantots dzintara transportēšanai uz dienvidiem Eiropā.